Hei, skatītāji! Laiks pievilkt drošības jostas! Rallycross atgriežas! Īsts ātruma un nervu pārbaudījums. Trešais posms Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionātā ved mūs uz Lietuvu, uz Vilkiču trasi. Vietu, kur netrūkst ne ātruma, ne asuma. OC Racing ir atgriezušies ne tikai ar sacensību rētām no iepriekšējiem posmiem, bet arī ar neatlaidīgu dzirksti un jaunu enerģiju. Ar nelielām pārmaiņām sastāvā komanda turpina virzīties uz priekšu, meklējot jaunas iespējas un uzlabojumus. Esam kļuvuši par oficiālo Semog dīleri Baltijā, kas ir liels prieks un gods pārstāvēt kādu no rūpnīcas komandām. Trešajā posmā OC Racing komandu pārstāvēja 7 sportisti. Crosscar klasē pauzi paņēma lietuviešu sportists Martinas Mickus, taču viņu vietā iemēģināt spēkus ieradās autokrosa junior extreme klases čempions Roberts Čākurs ar 88. numuru. Patiesi prieks, kad arī šeit varam uzbraukt un sajūtas kopumā ir labas. Vēl daudz kļūdas no autokrosa, daudz kas atšķirās rallycrossā, viss jāpierod un gan jau uz dienas beigām viss sanāks labi. Rezultāts arī būs. Un šo dūlo čali jūs noteikti zināt. Uz starta līnijas atgriežas arī Roberts Rumbenieks. Viņš iepriekšējo posmu bija spiests izlaist skolas eksāmenu dēļ. Šodien esam Vilkičos, gatavi cīnīties lietām. Kopvērtējumā varbūt ir bijuši pamainījies, zemāk esmu, bet baigi tas neietekmē, jo šodien mēģināsim maksimāli spiest visiem 100%. Tātad 2 Roberti, 2 čempioni un abi cīnīsies vienā klasē. Arī Crosscar mini klasē izmaiņas. Pievienojas lietuvietis Gaidis Rutkauskas, viņam 2. numurs. Viņa tētis pārstāv 1600 klasi, tieši brauc garām. Jā, un tēvs, braucot daudzus gadus rallycrossā, ieraudzīja iespēju arī jaunietim pievienoties šajā jaunajā mini junior extreme klasē, kura, manuprāt, arī būs ļoti labs solis jauniešiem, lai ienāktu tieši bagīju sportā rallycrossā. Komandā darbojas vēl kāds atbalsta spēks. Cilvēks, kurš rūpējas par to, lai viss būtu kārtībā aiz kadra. Aiz mazajiem darbiem slēpjas lielas rūpes un atbalsts, kas bieži paliek nemanīts, bet bez kura nekas nebūtu iespējams. Čau visiem! Es esmu Agate, rūpējos par mūsu mehāniķiem, lai viņi vienmēr būtu priecīgi un spēj palīdzēt mūsu braucējiem vislabākajā līmenī. Kas varētu būt viss sarežģītākais, vadīt un būt labai rokai šādu te lielu komandu. Tā ir ļoti liela laika plānošana un īstenībā, ja tas izdodās salikt visu kopā, kurš cikos, kad brauc cikos, kam ir jāierodās, kas ir kuram jāpaņem. Tā, vairāk tas ir tāds plānošanas un disciplīnas jautājums. Ja ar to tiek galā, tad īstenībā, jo vairāk dar, jo vairāk var izdarīt. Tas ir par mums. Gatavošanās pirmajiem startiem norisinājās ar maksimālu koncentrēšanos. Mehāniķi neatlaidīgi strādāja pie sportistu auto, lai mašīnas būtu gatavas stāties pretī izaicinājumiem trasē. Katrs braucējs vēl pēdējo reizi pārvērtēja trasi savā prātā, meklējot katru iespēju sekundžu iegūšanai. Crosscar mini klasē neliels pieaugums. Nu jau 7 sportisti. Jaunais lietuviešu sportists Gaidis Rutkauskas tikai nesen iesoļojis rallycross pasaulē, un šīs bija viņa pirmās sacensības šajā disciplīnā. Ar ierobežotu pieredzi viņš stājās pretī izaicinājumiem, mācoties katru līkumu, katru sekundi trasē. OC Racing komanda rūpīgi atbalstīja un vadīja viņu cauri šai jaunajai pieredzei, palīdzot iepazīt rallycrossa nianses un attīstīt prasmes. Visos kvalifikācijas braucienos lietuvietim 7. vieta. Apsteigt konkurentus pagaidām neizdevās. Karals Jānis Rūdzājs jutās labi, brauca savā ātrumā, dažos startos neļāva atslābt konkurentiem, iesāka ar 6. vietu, 3. kvalifikācijā pakāpās uz 5. Šodien ļoti labi jūtos. Un šitais brauciens man sanāca ļoti labi. Bija mazas kļūdiņas, un mēģināšu pieslīpēt tās kļūdas. Gustavs Kārlis Rūdzājs sacensību laikā demonstrēja izcilu stabilitāti. 1. un 2. kvalifikācijas braucienā viņš nosargāja 4. vietu. Es visvairāk kļūdos džokeri. Tur es slīdu visu laiku ārā.
Trešajā kvalifikācijā notika negaidīts incidents. Sportists saskrējās ar priekšā braucošo bagiju, kas radīja nelielu traumu rokai. Neskatoties uz sāpēm un satraukumu, viņš cīnījās līdz galam un spēja finišēt 4. vietā. Lai gan ātrums šoreiz neļāva sasniegt labāku rezultātu, viņa konsekvence un kontrolētā braukšana nodrošināja vērtīgus punktus kopvērtējumam. Marians Bērskalns demonstrēja absolūtu dominanci. 3 braucienos pēc kārtas viņš finišēja 1. vietā, neatstājot konkurentiem nekādas cerības. Viņa precīzā braukšana, pārliecība un ātrums bija acīm redzami virs pārējiem. Crosscar klasē dalībnieku skaits sasniedza 14, tāpēc sportisti tika sadalīti 2 grupās. Roberts Čākurs jau 1. startā sagaidīja negaidītas grūtības. Intensīva konkurence trasē pārbaudīja viņa spējas un izturību. Paņēmu labu startu, jau gāju, un tad vienkārši putekļi nāca. Man liekas, ka pilnībā neviens sportists neko neredzēja. Tad man nedaudz paaizmiga rusita, sāku uz taisnītē iet Sandslīdē, un tad jau viena siena parādās lielā ātrumā. Tomēr tas tā neiztraucēja tik daudz un turpināja braukt. Tad atkal milzīgi putekļi, es it kā bremzēju pat diezgan laicīgi, bet priekšā liela burzma un sanāca ieskriet konkurentam aizmugurē, laikam reiku izsit ārā un nedaudz izsit man no ritma tas viss un nesanāca viss tā kā gribētos. Tikmēr Roberts Rumbenieks, atgriežoties trasē pēc pārtraukuma, uzreiz parādīja ātrumu un spēja finišēt 2. vietā, apliecinot savu meistarību. Otrā kvalifikācija iesākās labi, bet braucienu apturēja, jo konkurence aizķērās aiz Roberta bagiju un apmeta kūlē. Incidents trasē uz brīdi izsita sportistu no ritma, taču pateicoties pieredzei un prasmēm, viņš spēja ātri atgūties un finišēt 2. vietā atlikušajos braucienos. Tas nodrošināja vietu finālā, pierādot, ka stabilitāte un ātrums ir bīstama kombinācija. Čākuram darbs vēl nav galā. Priekšā izšķirošais pēdējās cerības brauciens. Startā aizbrauc kā 5. pēc 1. līkuma ierindojas 4. vietā, pamatīgas cīņas trasē, vairāk sportisti braucienu laikā kļūdījās un fināla aplī pēdējā līkumā Roberts Čākurs jaudīgi pieveica pēdējos metrus trasē. Rallycrossā izšķirošs var būt 1 līkums, 1 sekunde, 1 kļūda. Superkāru klasē Blumbergs startēja labi, braucienu laikā gan pazuda ātrums, tomēr izdevās noķert konkurentus. Tad cīņa džokeru sekcijas izejā un beigās 1. kvalifikācijā 1. vieta. Nebiju, ja godīgi, gaidījis, ka tik ātri konkurenti būs. Mēģināsim neriskēt baigi. Tā kā, ja nu kādam sanāk, palaidīsim, nemēģināsim tur sienā nevienu stundu. Lieliski rezultāti arī 2. un 3. braucienā garantēja 2. starta vietu finālā. Kad kvalifikācijas braucieni bija aiz muguras, spriedze trasē auga ar katru minūti. Visi zināja, būs jāliek galdā viss, kas uzkrāts treniņos. Vairs nebija vietas kļūdām vai šaubām, tikai tīra koncentrēšanās, perfekti starti un vēlme uzvarēt braucienu. Crosscar mini. Starts tika dots, sportisti metās cīņā, Marians uzreiz 1. Haralds ar labu ātrumu no 6. starta pozīcijas pacēlās uz 3. vietu. Brālis Gustavs uzreiz aiz viņa 4. Gedas Rutkauskas 7. pozīcijā. Viss bija pēc plāna līdz brīdim, kad Gustavs sāka apdzīšanu. Neliels kontakts ar brāli pirms džokera sekcijas un Haralds nesavaldīja bagiju. Finālu ar pārliecinošu rezultātu uzvarēja Marians Bērskalns. Gustavs 4., Gedas 6. vietā un, diemžēl, pēdējo vietu ieņem Haralds. Šīs ir sports, kurā neprognozējamība ir vienīgā prognoze. Pēc brīža starta līniju aizpildīja 9 spēcīgākie crosscar klases piloti. Motoru troksnis pieauga ar katru sekundi. Pamatīga burzma pirmajos trases metros. Rumbenieks notur 3. pozīciju. Čākurs uzreiz aiz viņa 4. Pēc brīža Čākurs devās džokera sekcijā. Rumbenieks turpināja cīņu priekšgalā. Spriedze bija jūtama. Mašīnas teju saskārās cīnoties par katru metru. Viss izskatījās cerīgi. Pēdējā līkumā situācija izvērtās dramatiska. Konkurentam izbeidzās dzinējs. Rumbenieks dažus metrus pirms finiša, nespējot vairs izvairīties, ietriecās priekšējā sportistā. Čākurs finālu noslēdza 4. vietā, Rumbenieks palika dažus metrus pirms finiša līnijas. Pietika ar 1 kļūdu, 1 mirkli un sapnis par piedestālu izgaisa putekļos. Superkāru startā valdīja pilnīga spriedze.
Neviens sportists nebija gatavs atdot uzvaru bez cīņas. Katrs centās izlausties priekšā. Bruno Blumbergs startā aizbrauca pirmais un tā arī noturējās priekšā visa brauciena laikā. Finālu noslēdza ar nepārspējamu tempu un pārliecību. Šeit nebija vietas kļūdām. Tikai drosmei, prasmēm un gribai uzvarēt. Bruno Adams Blumbergs! Vilkiču posma fināla mirkļi bija īsta izturības un rakstura pārbaude. Emocijas eksplodēja līdz ar finiša karogu. Prieka asaras vieniem, vilšanās citiem. Šīs bija rallycross savā tīrākajā veidā. Sezonas temps pieauga ar katru apli un cīņas kļūst arvien spraigākas. Tie, kuri grib uzvarēt, nevar atslābt ne uz mirkli. 4. Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāta posms jau pavisam drīz. 13. jūlijā leģendārajā Mūsa Raceland trasē Latvijā. Green light, let's get it. 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 I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe, I got the flow, I got the remedy. I know they know. OC Racing.